Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, tagad mēs varam tev piedāvāt kaut ko, par ko ilgi bijām sapņojuši – pasaules līmeņa saturu. Šajā nodarbības sērijā mēs apvienojam jaunākās mākslīgā intelekta iespējas ar rūpīgu, daudzu stundu redakcijas darbu, lai tev piedāvātu svaigas, vērtīgas un iedvesmojošas idejas no pasaules līmeņa ekspertiem, zinātniekiem un autoriem. Idejas, kas palīdz uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti, jeb vienkāršāk sakot, dzīvot labāk, apzinātāk un plašāk. Pievienojies OpenLV abonentiem un audz katru dienu. Iedomājies divus cilvēkus. Abiem pasē rakstīts viens un tas pats vecums, piemēram, 55 gadi. Bet viens no viņiem viegli kāpj pa kāpnēm. Viņam ir skaidra galva, labs miegs, spēks ķermenī un sajūta, ka dzīve vēl ir ļoti aktīva. Otrs tajā pašā vecumā jau jūtas noguris. Viņam sāp locītavas, ir cukura smārstības, paaugstināts iekaisuma fons, liekais svars, varbūt arī sajūta, ka ķermenis pamazām sāk neklausīt. Formāli viņiem ir vienāds vecums, bet viņu bioloģiskais vecums var būt ļoti atšķirīgs. Un tas ir viens no interesantākajiem jautājumiem novecošanas bioloģijā. Kāpēc mēs nenovecojam vienādi? Kāpēc vienam cilvēkam 50 gadi izskatās kā jauns sākums, bet citam kā strauji kritums lejup? Vai vecums ir tikai laiks, kas paiet? Vai tomēr tas ir arī kaut kas, ko ķermenis dara? Process, kuru var saprast, ietekmēt un varbūt pat palēnināt. Šo jautājumu daudz ir pētījis Harvarda Universitātes ģenētikas profesors Deivids Sinklērs, viens no pazīstamākajiem novecošanas bioloģijas pētniekiem pasaulē. Un Sinklērs piedāvā ļoti spēcīgu domu. Mēs novecojam ne tikai tāpēc, ka šūnās uzkrājas bojājumi. Mēs novecojam arī tāpēc, ka šūnas pamazām zaudē spēju pareizi nolasīt informāciju. Tas izklausās abstrakti, bet patiesībā šī doma ir ļoti praktiska. Ja pieņemam, ka novecošana ir saistīta ar to, kā mūsu šūnas nolasa informāciju, regulē gēnu darbību un atjaunojas, tad mūsu dzīvesveids nav tikai kaut kas ārējs. Ēdiens, badošanās, kustība, miegs, stress, atpūta – tie visi ir signāli, ko mēs katru dienu sūtām savām šūnām. Šajā kontekstā galvenais jautājums ir nevis, kā atmānīt vecumu, bet kādus signālus es sūtu savām šūnām katru dienu. Un tos mēs varam būtiski ietekmēt. Kad mēs domājam par novecošanu, mēs bieži domājam par to, ko redzam spogulī. Grumbas, sirmi mati, āda, kas kļūst plānāka, seja, kas mainās. Varbūt mugura vairs nav tik taisna, soļi kļūst lēnāki, ķermenis prasa vairāk laika, lai atjaunotos pēc slodzes vai saslimšanas. Bet tās ir tikai ārējās pazīmes. Īstā novecošana notiek dziļāk. Tā notiek asinsvados, muskuļos, smadzenēs, imūnsistēmā, vielmaiņā, šūnu enerģijas ražošanā. Tā notiek tajā, kā ķermenis labo bojājumus, kā tas reaģē uz stresu un uztur kārtību. Tāpēc novecošana nav tikai estētiska tēma. Tā nav tikai par to, kā izskatīties jaunākam. Novecošana ir galvenais fons, uz kura daudzām slimībām kļūst vieglāk parādīties. Ar vecumu pieaug sirds un asinsvadu slimību risks, neirodeģeneratīvu slimību risks, vielmaiņas traucējumu risks, vēža risks, hroniska iekaisuma risks. Sinklērs mēdz formulēt šo domu ļoti asi. Viņš saka, ka novecošanu var skatīt gandrīz kā slimību. Es to teiktu nedaudz piesardzīgāk. Novecošana nav viena konkrēta slimība, bet tā ir vide, kurā daudzas slimības kļūst iespējamākas. Un tas maina jautājumu. Mēs varam gaidīt, līdz slimība parādās, un tad mēģināt to ārstēt. Bet varam arī skatīties dziļāk. Kas notiek ar ķermeni pirms tam? Kas padara šūnas vājākas, mazāk elastīgas, mazāk spējīgas atjaunoties? Lai to saprastu, mums jānonāk pie viena svarīga jēdziena, ko angliski sauc par epigenome. Skaidrības labad jāteic, ka vārnīcās un oficiālajos avotos nespēju atrast tulkojumu šim terminam. Tāpēc, konsultējoties ar pazīstamiem ārstiem un redaktori, nonācām pie termina epigenoms. Ceram, ka šajā lekcijā tas strādās, un atvainojamies, ja palaidām garām oficiālu tulkojumu esamību. Pievērs uzmanību! Šī ir ļoti svarīga doma, kas var prasīt lielāku koncentrēšanos. Tātad, stāsts varētu būt šāds.
Katrai mūsu ķermeņa šūnai ir gandrīz viena un tā pati DNS. Tas ir pārsteidzoši, ja par to padomājam. Aknu šūnā, ādas šūnā, nervu šūnā un muskuļu šūnā būtībā ir viena un tā pati lielā instrukcija grāmata. Bet aknu šūna nav nervu šūna. Ādas šūnai nav jāsāk uzvesties kā muskuļu šūnai. Smadzeņu šūnai nav jāražo tas pats, ko ražo imūnsistēmas šūna. Tātad jautājums nav tikai, kādi gēni mums ir. Tikpat svarīgs jautājums ir, kuri gēni konkrētajā šūnā tiek ieslēgti un kuri tiek izslēgti. Te sākas epigenoma loma. Epigenoms ir kā regulācijas sistēma virs DNS. Tas nenomaina pašu ģenētisko tekstu, bet nosaka, kuras instrukcijas šūna lasa, kuras noklusē, kuras izmanto biežāk un kuras tur aizvērtas. Varam to iedomāties kā milzīgu bibliotēku. DNS ir visas grāmatas, bet epigenoms ir bibliotekārs, kas zina, šai šūnai vajag šo plauktu, šai citu. Šī nodaļa jāatver, šī jāatstāj aizvērta. Šī grāmata jālasa tikai noteiktā brīdī. Vai arī varam izmantot Sinklēra metaforu. DNS ir kā mūzika, kas ierakstīta diskā. Epigenoms ir nolasītājs, kas pasaka, kuras dziesmas katrai šūnai jāatskaņo. Ja šī sistēma strādā labi, šūnas saglabā savu identitāti. Nervu šūna paliek nervu šūna, ādas šūna dara ādas šūnas darbu, muskuļu šūna dara muskuļu šūnas darbu. Bet novecojot, šī nolasīšanas sistēma kļūst trokšņaināka. Sinklērs to salīdzina ar saskrāpētu disku. Informācija vēl ir tur, bet nolasīšana kļūst neprecīza. Dažas dziesmas sāk skanēt nepareizā laikā. Dažas svarīgas instrukcijas vairs netiek pietiekami skaidri nolasītas. Šūna pamazām zaudē savu precizitāti. Vienkāršā valodā, šūna sāk aizmirst, kas tai jādara. Pievērs uzmanību, šī ir ļoti svarīga doma. Novecošana nav tikai tas, ka ķermenī kaut kas salūst. Tā ir arī kārtības zudums, informācijas zudums, šūnu identitātes miglošanās. DNS var būt kā notis, bet epigenoms ir diriģents, un novecojot, diriģents sāk kļūdīties. Daļa bojājumu rodas vienkārši dzīvojot. Mūsu DNS tiek pakļauta dažādiem stresiem, starojumam, iekaisumam, vielmaiņas blakus produktiem, toksīniem, oksidatīvam stresam, kļūdām šūnu dalīšanās laikā. Ķermenim ir labošanas mehānismi, bet tie nav neizsmeļami. Sinklērs sarunā uzsver DNS bojājums un īpaši dubultspirāles pārrāvumus kā vienu no faktoriem, kas var izjaukt epigenētisko kārtību. Kad ķermenim jālabo bojājumi, šūnas regulācijas sistēmas tiek pārvietotas uz remonta vietām. Laika gaitā daļa šīs kārtības vairs neatgriežas ideāli sākotnējā stāvoklī. Tas ir kā mājā, kurā visu laiku notiek mazi remonti. Sākumā viss tiek nolikts atpakaļ vietā, bet pēc gadiem kaut kas paliek ne tur, kur vajag. Instrumenti citā skapī, vadi sajaukti, uzraksti uz kastēm noliktavā nav vairs skaidri. Māja turpina pastāvēt, un tajā var dzīvot, bet pamazām ieviešas haoss. Šis haoss nav pēkšņs, tas krājas lēni, un tāpēc novecošana bieži šķiet nemanāma, līdz kādā brīdī mēs to sajūtam ļoti skaidri. Mēs vairs neatjaunojamies tik ātri, mēs sliktāk panesam miega trūkumu, muskuļi pazūd ātrāk nekā agrāk, iekaisums turas ilgāk, cukurs asinīs kļūst grūtāk regulējams, smadzenēm vajag vairāk laika, lai atgūtos pēc stresa. Tā nav viena lieta, tā ir sistēmas elastības samazināšanās. Un te sākas praktiskā daļa, jo ja šūnas reaģē uz signāliem, tad jautājums ir, kādus signālus mēs tām dodam? Šeit būs ļoti svarīga doma tavai ikdienai. Mūsdienu cilvēka dzīve attīstītajās valstīs ir daudz ērtāka nekā jebkurā citā vēstures laikā. Ēdiens ir pieejams visu diennakti. Temperatūra telpās ir gandrīz nemainīga. Mums nav jāiet kilometriem, lai atrastu pārtiku. Nav jānes ūdens, nav jākurina uguns, lai izdzīvotu. Mēs daudz sēžam, daudz skatāmies ekrānos, bieži ēdam nevis tāpēc, ka esam izsalkuši, bet tāpēc, ka ir ieradums, stress vai vēlme gūt baudu no ēdiena. Cilvēkam tas ir ērti, bet šūnām tas nevienmēr ir labākais signāls. Ķermenis nav veidots nepārtrauktam komfortam. Tas ir veidots ritmam,
slodzei un atpūtai, ēšanai un neēšanas pauzei, sasilšanai un atdzišanai, dienai un naktī, izaicinājumam un atjaunošanai. Ja ķermenis visu laiku saņem signālu, viss ir pieejams, nekas nav jādara, nekam nav jāpielāgojas. Daļa aizsardzības un atjaunošanās mehānismu netiek ieslēgta tik aktīvi. Sinklērs uzsver, ka šūnām ir nepieciešams zināms izaicinājums, tāda kā mērena nelabvēlība. Angliski viņš lieto terminu adversity. Nevis hronisks stress vai ilgstoša sevis mocīšana, bet īss, saprātīgs izaicinājums, kas pasaka ķermenim: esi modrs, uzturi sevi kārtībā, pielāgojies. Svarīgi ir saprast, ka būtiskākais šeit ir dozēšana, jo hronisks stress mūs bojā. Miega trūkums, pārtrenēšanās un nepilnvērtīgs uzturs ķermeni nevis stiprina, bet bojā. Bet dozēts izaicinājums kopā ar atjaunošanos var būt signāls, kas uztur ķermeni elastīgu un daudz labākā kārtībā. Šeit parunāsim par vienu no vienkāršākajiem šāda veida signāliem – izsalkumu. Ko ķermenim nozīmē izsalkums? Mēs dzīvojam laikā, kurā daudzi cilvēki gandrīz nekad nejūt īstu izsalkumu. No rīta brokastis, tad kafija ar kaut ko klāt, tad uzkoda, tad pusdienas, tad vēl viena uzkoda, tad vakariņas, tad kaut kas vakarā pie ekrāna, un tā ķermenis gandrīz visu dienu atrodas vienā režīmā. Ēdiens ienāk, tas jāapstrādā, jānoglabā, jāizmanto. Šūnas visu laiku saņem ziņu. Barības viela pietiek, enerģijas pietiek, viss ir pieejams. No vienas puses tas šķiet labi. Mēs neesam badā. Mums netrūkst kaloriju. Mums nav jācīnās par izdzīvošanu. Bet Sinklērs uzsver, ka no novecošanas bioloģijas skatpunkta nepārtraukta ēšana var būt problemātiska. Jo ķermenim ir vajadzīgs ne tikai ēšanas režīms, tam vajag arī atslodzi no ēšanas. Ļoti vienkāršot var teikt tā: kad mēs ēdam, ķermenis saņem signālu – būvēt, augt, uzkrāt, izmantot enerģiju. Kad mēs kādu laiku neēdam, ķermenis saņem citu signālu – taupīt, pielāgoties, labot, sakārtot. Un tieši šī pārslēgšanās ir svarīga. Problēma nav pati ēšana. Ēšana, protams, ir vajadzīga. Problēma sākas tad, ja ķermenim gandrīz nekad nav brīža, kad tas nav ēšanas un sagramošanas režīmā. Tad var izveidoties situācija, kurā augšanas un pārpilnības signāls ir ieslēgts gandrīz visu laiku. Glikoze, insulīns, aminoskābes. Tās visas ir vielas, kas šūnām pasaka: barības vielu ir daudz. Sinklērs skaidro, ka tad, ja šis signāls ir klātesošs visu dienu, ķermeņa aizsardzības un ilgmūžības mehānismi netiek aktivizēti tik spēcīgi. To var iedomāties pavisam vienkārši. Ja mājā visu laiku nāk ciemiņi, tiek gatavots ēdiens, servēts galds un notiek dzīres, nav īsta brīža ģenerāla tīrīšanai. Māja dzīvo aktīvi, bet aizkulisēs krājas nekārtība. Līdzīgi var domāt par šūnām. Kamēr ķermenis visu laiku ir ienākošās enerģijas režīmā, tam var pietrūkt laika dziļākai sakārtošanai. Savukārt izsalkums vai vienkārši ilgāka pauze bez ēdiena ķermenim pasaka: tagad nav nepārtraukts piegādes, jākļūst efektīvākam, jāizmanto rezerves, jāuzlabo jutība pret insulīnu, jāpārskata, kas šūnās ir vajadzīgs un kas vairs nav. Šeit parādās 3 termini, kurus nevajag sarežģīt. Pirmais ir sirtuīni. Tos var uztvert kā vienu no ķermeņa aizsardzības un uzturēšanas sistēmām. Sinklērs pēta šos mehānismus jau daudzus gadus. Viņa skaidrojumā sirtuīni kļūst nozīmīgāki brīžos, kad ķermenis nejūt nepārtrauktu pārpilnību, bet gan zināmu enerģijas izaicinājumu. Otrais ir mTOR. Tas ir signāls, kas vairāk saistīts ar augšanu un būvēšanu. Kad organismā ir daudz barības vielu, īpaši olbaltumvielu sastāvdaļu, jeb aminoskābju, šis būvēšanas signāls kļūst aktīvāks. Un tas nav slikti. Mums vajag būvēšanu un muskuļus. Mums vajag atjaunoties pēc slodzes. Ēdiens ir nepieciešams. Bet ja būvēšanas signāls ir ieslēgts visu laiku, ķermenim var pietrūkt pretējā režīma – labošanas, sakārtošanas un taupīgākas darbības režīma. Trešais termins ir autofāgija. To var iztēloties kā šūnu uzkopšanu. Šūna pārstrādā bojātas, vecas vai nevajadzīgas daļas un izmanto tās no jauna. Tā nav maģiska attīrīšanās, un to nevajag pārvērst par modes vārdu. Bet tā ir viena no sistēmām, ar kuru ķermenis uztur iekšējo kārtību. Tāpēc izsalkumu šajā stāstā nevajag saprast kā sevis mocīšanu.
Runa ir par ritmu. Ēšana un pauze, būvēšana un sakārtošana, enerģijas uzņemšana un enerģijas izmantošana, aktivitāte un atpūta. Tāpēc viens no praktiskākajiem jautājumiem nav, kādu superproduktu man vajadzētu ēst. Dažreiz svarīgāks jautājums ir, vai manam ķermenim vispār ir brīži, kad tas nav ēšanas režīmā? Tas var būt ļoti vienkārši. Varbūt cilvēks pārstāja ēst ap 6, 7, varbūt viņš atsakās no automātiskām uzkodām starp ēdienreizēm. Varbūt brokastis reizēm tiek pārceltas nedaudz vēlāk. Varbūt dienā izveidojas skaidrāks ēšanas loks, nevis ēšana no pamošanās līdz gulētiešanai. Nav jāsāk ar ekstrēmiem gavēņiem. Patiesībā lielākajai daļai cilvēku tas būtu slikts sākums. Sinklērs pats saka, ka pārējot uz ēšanas pauzēm, pirmās nedēļas var būt grūtas. Ne tikai zemāka cukuru līmeņa dēļ, bet arī ieraduma dēļ. Mēs esam pieraduši kaut ko ielikt mutē, pieraduši košļāt, pieraduši ēst sociāli, ēst aiz garlaicības, ēst aiz stresa. Ķermenim un smadzenēm ir savi ieradumi, tāpēc saprātīga pieeja ir pakāpeniska. Nevis, no rītdienas es pilnībā mainu visu dzīvi, bet kurā brīdī es ēdu nevis tāpēc, ka man tiešām vajag, bet tikai tāpēc, ka ēdiens ir blakus. Varbūt tieši tur sākas pirmā pauze. Un vienlaikus te ir ļoti svarīga piesardzība. Ēšanas pauzes nav piemērotas visiem. Cilvēkiem ar diabētu, grūtniecēm, cilvēkiem ar ēšanas traucējumu vēsturi, bērniem, pusaudžiem un cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām šī nav pašdarbības zona. Šādos gadījumos par jebkādām badošanās vai ēšanas loga izmaiņām ir jārunā ar ārstu. Badošanās visticamāk nav brīnumlīdzeklis, kā dažkārt nāc apgalvot. Galvenā doma ir daudz vienkāršāka. Ķermenim vajag ne tikai ēdienu, bet arī pauzi no ēdiena. Jo pauze nav tukšums. Pauze arī ir signāls. Tā pasaka ķermenim pārslēdzies, izmanto rezerves, sakārto sistēmu, atjauno jutību, aktivizē aizsardzību. Un varbūt tieši šī spēja pārslēgties ir viena no svarīgākajām lietām, ko mūsdienu cilvēks ir pazaudējis. Tagad parunāsim par kustību. Ja pauze no ēdiena ķermenim dod signālu pārslēgties uz sakārtošanu, attīrīšanu un uzturēšanu, tad kustība dod pavisam citu, bet tikpat svarīgu ziņu. Šis ķermenis vēl ir vajadzīgs. Ar to vēl ir jārēķinās. Tam vēl jāspēj nest, kāpt, piecelties, noturēt līdzsvaru un pielāgoties. Tas ir būtiski, jo sarunās par novecošanu cilvēki bieži ļoti ātri nonāk pie ēdiena, badošanās un uzturu bagātinātājiem. Ko ēst, ko neēst, cik ilgi neēst, ko lietot papildus. Bet reizēm tiek piemirsts, ka viens no vienkāršākajiem un spēcīgākajiem signāliem, ko mēs vispār varam dot ķermenim, ir regulāra kustība. Muskuļi nav tikai izskata jautājums. Tie ir aktīva ķermeņa sistēma, kas piedalās vielmaiņā, palīdz regulēt cukuru līmeni asinīs, ietekmē hormonālo vidi un ar dažādām signālvielām sarunājas ar pārējo organismu. Un jo vecāki kļūstam, jo svarīgāka kļūst vēl viena muskuļa loma. Tie palīdz mums saglabāt neatkarību. Jo viens no lielākajiem riskiem vecumā nav tikai kāda diagnoze. Tas ir brīdis, kad sāk pazust spēja darīt parastas ikdienas lietas. Uzkāpt pa kāpnēm vai kalnā, paskriet ar mazbērniem padejot, noturēt līdzsvaru izaicinošākā brīdī, atgūties pēc kritiena, operācijas vai smagākas infekcijas. Ķermenis it kā vēl ir dzīvs, bet tā rezerve kļūst arvien mazāka. Tāpēc ilgmūžība nav tikai jautājums par to, cik gadus mēs nodzīvojam. Daudz svarīgāk ir, cik ilgi mēs dzīvojam ar ķermeni, kas vēl spēj pilnvērtīgi piedalīties dzīvē. Un šeit parādās līdzsvars. No vienas puses nepārtraukt pārēšanās un pastāvīgs augšanas signāls ķermenim nav labākais ceļš. Bet no otras puses arī pārmērīga badošanās, nepietiekams uzturs un muskuļu zaudēšana nav veselīga novecošana. Ja cilvēks cenšoties optimizēt ilgmūžību kļūst vājš, trausls un zaudē spēku, tad kaut kas šajā pieejā ir nogājis greizi. Ķermenim ir vajadzīga arī būvēšanas puse. Tam nepieciešams pietiekams olbaltumvielu daudzums, slodze, kas dod iemeslu saglabāt un veidot muskuļus, kā arī miegs un atjaunošanās, bez kuras šī pielāgošanās nemaz nevar notikt. Citiem vārdiem, veselīga novecošana nav tikai par atteikšanos un ierobežošanu. Tā ir arī par spēka saglabāšanu.
Tāpēc labs princips nav vienmēr mazāk. Drīzāk pareizais signāls pareizajā laikā. Ir brīži, kad ķermenim nāk par labu pauze, vieglums un sakārtošanās. Un ir brīži, kad tam vajadzīga slodze, barības vielas un iespēja būvēt sevi no jauna. Veselība šajā nozīmē nav nemitīga sevis ierobežošana. Tā vairāk līdzinās spējai pārslēgties starp diviem režīmiem – atjaunot un būvēt. Kustība šajā stāstā ir viens no skaidrākajiem veidiem, kā ķermenim atgādināt. Tu vēl esi vajadzīgs, tev vēl jābūt stipram, tev vēl jāspēj pielāgoties. Šī doma labi saskan ar Sinklēra teikto par periodisku pārslēgšanos starp badošanos, ēšanu, treniņu un atjaunošanos. Un atpūtu nedrīkst aizmirst. Mūsdienu pašuzlabošanās kultūrā reizēm rodas iespējas, ka cilvēkam visu laiku kaut kas jādara. Jātrenējas, jāgavē, jāmēra, jāoptimizē, jāstrādā ar sevi. Bet bioloģijā atjaunošanās nav pasīva. Tā ir ļoti aktīva. Mums esot miegā, no bioloģijas skatu punkta ķermenī notiek aktīva darbība. Smadzenes sakārto informāciju. Ķermenis regulē hormonus. Imūnsistēma pārkārtojas. Audi atjaunojas. Vielmaiņa pārslēdzas. Nervu sistēma atgūst līdzsvaru. Bez atpūtas izaicinājums kļūst par bojājumu. Treniņš bez atjaunošanās kļūst par pārslodzi. Badošanās bez saprāta kļūst par stresu. Darbs bez miega noved pie sistēmas sabrukšanas. Tāpēc novecošanas bioloģijas svarīgākā mācība nav spied vairāk. Tā ir atrodi ritmu. Ķermenim vajag izaicinājumu, lai tas paliktu modrs, bet ķermenim vajag arī drošību, lai tas varētu laboties. Tātad vēlreiz par centrālo jautājumu. Kāpēc mēs novecojam? Viena atbilde ir tāpēc, ka paiet laiks, bet dziļāka atbilde ir mēs novecojam tāpēc, ka ķermenis pamazām zaudē spēju uzturēt kārtību. Šūnas zaudē precizitāti. Epigenētiskā informācija kļūst trokšņaināka. Remonta sistēmas kļūst mazāk efektīvas. Vielmaiņa kļūst mazāk elastīga. Muskuļi, imunitāte, smadzenes un asinsvadi vairs nereaģē tik labi kā agrāk. Bet šis process nav pilnīgi ārpus mūsu ietekmes. Mēs, protams, nevaram apturēt laiku, bet mēs varam ietekmēt signālus, ko ķermenis saņem. Mēs varam neēst visu laiku, varam kustēties, saglabāt muskuļus. Mēs varam rūpēties par savu miegu, varam mazināt hronisku iekaisumu, mērīt svarīgus rādītājus un skatīties tendences. Mēs varam dot ķermenim īsus izaicinājumus un pietiekamu atjaunošanos. Un varbūt tieši šeit ir saprātīgākā novecošanas bioloģijas versija. Nevis cīņa pret vecumu, bet sadarbība ar ķermeni, kas sniedz iespēju ilgāk dzīvot ar skaidrāku prātu, stiprāku ķermeni un lielāku iekšējo elastību. Jo katru dienu ar savām darbībām un ieradumiem mēs sarunājamies ar šūnām. Un novecošanas bioloģija mums atgādina ļoti vienkāršu, bet dziļu domu. Ķermenis klausās.